Čau, mani sauc Andris Arnicāns, un šīs ir online kursu aizkulises. Tas ir sarunas, kur mērķis ir palīdzēt savu jomu ekspertiem, coachiem un kursu veidotājiem attīstīt biznesu online virzienā. Un šīs dienas saruna ir ar manu tuvu draudzeni Elīnu Pelčeri. Elīna ir finanšu coach, pārdošanas trenere un apmācību uzņēmuma Training Lab līdziepašniece. Šajā sarunā tu uzzināsi, kas ir biežākās kļūdas, ko mazie uzņēmumi un pašnodarbinātie pieļauj veidojot savu uzņēmumu, kā cīnīties ar izdegšanu, kā un kad pacelt savas cenas, kā tu pats vari veidot savu mazā uzņēmuma finanses, kā pārdot savus kursus un lekcijas uzņēmumiem, un papildus uzzinās, kāpēc ir tik svarīgi taisīt savu uzņēmumu īpašnieku sapulces pašam ar sevi. Elīna par šo pastāstīs vairāk. Saruna būs ļoti plaša, bet tajā pašā laikā piepildīta ar praktiskiem ieteikumiem, kas palīdzēs tavam biznesam augt. Un vēl, lai nepalaist garām nākamās sarunas, spied abonēt vai subscribe platformā, kurā šobrīd klausies šo sarunu. Un tagad saruna ar Elīnu Pelčeri. Čau, Elīna! Man prieks, ka tu pievienojies uz šo sarunu. Mēs ar tevi esam, cik mēs ilgi esam pazīstami jau cik gadus? Man liekas, ka 10 varbūt nav, bet man liekas, ka kāds 6, 7 noteikti gadi ir. Un, es atceros, ka bija mazāks sirms, jā. Kaut kā tie bērni un kaut kas tā droši vien palīdz arī tādam sirmumam. Tas, ko tu dari, principā, tu dari ļoti daudz vērtīgas lietas, bet tā īsumā tu esi finanšu coach, pārdošanas trenere un apmācību uzņēmuma Training Lab līdziepašniece. Pareizi pateicu, jā? Tieši tā. Tieši. Un tas, ko es uzreiz gribēju pateikt, ka sarunas ar Elīnu vienmēr ir ļoti, ļoti vērtīgas un paver uzreiz daudz tādas iespējas, kas saistīts tieši ar biznesa attīstību. Un tas ir ne tikai man. Elīna ir palīdzējusi arī man biznesa attīstīt, pacelt cenas un ne tikai, bet es zinu ļoti daudz cilvēkus, kas ir manā burbulī un ne tikai, kas ar Elīnas palīdzību ir patiešām tā kā izdarījuši tādu ļoti lielu lecienu. Un šīs dienas sarunas galvenais mērķis ir palīdzēt tātad savu jomu ekspertiem, kas ir treneri, dažādi coachi un kursu veidotāji, pakalpojumu sniedzēji, palīdzēt kaut kādā ziņā attīstīt biznesu vai sasniegt nākamo līmeni savā biznesā. Un tad tas pirmais tāds jautājums vispār, ko es gribēju tev pajautāt, par cik liela daļa no taviem klientiem ir tieši šī auditorija. Tas, ko es gribēju pajautāt, kas varbūt ir tās lielākās, es nezinu, vai tās var nosaukt par kļūdām, kas ir tās lietas, kuras tu esi novērojusi, kas neļauj šiem te cilvēkiem, teiksim tā, attīstīt savu biznesu, vai kur tu redzi, ka kurās posmos, kur viņi iestrēgst un kas viņam neļauj iet uz priekšu? Viens, kas ir novērots, kad bieži vien tad, kad uzsākam biznesu, mēs ņemam visus klientus pēc kārtas. Mēs esam gatavi par mazākām naudām to darīt un visu kaut kā tam līdzīgi, lai tikai mums būtu pieredze, lai būtu atsauksmes. Un mēs varam nepamanīt to momentu, kad mūsu pieredze jau ir izaugusi, ka mēs jau esam jau eksperti vai jau mums ir jau tā zināšana bāze tāda, ka mums ir laiks kāpt nākamajā līmenī. Un tad mēs varbūt ar vienu kāju vai kaut kādiem pāris projektiem ielecam tajā nākamajā līmenī, bet mums joprojām ir tie sākotnējie klienti, kas aizņem ļoti daudz laika. Bet nenes varbūt tik daudz naudas, cik mēs jau varētu spēt nopelnīt vai prasīt. Un tad ir kaut kur tas apjukums, kā ar visu tik galā, vai man tagad paplašināties, vai man tur uztaisīt milzu uzņēmumu, lai ar visu tiktu galā, vai arī es strādāšu tagad tikai par lielu naudu, bet kā es tagad pateikšu nē tiem mazajiem klientiem. Un tad, tur ļoti bieži rodas apjukums, un cilvēki deg ārā, jo viņi mēģina paspēt pilnīgi visu. Grib gan ar tiem mazajiem, gan ar tiem lieliem strādāt, gan vēl attīstīties, gan vēl cīnās ar savām bailēm par to, ka vai jau es varu prasīt lielāku naudu, varbūt, ka man vēl kaut kas jāiemācās, un tad paralēli notiek mācības, paralēli notiek vēl dzīve, un tad jautājums ir, cik ilgi mēs fiziski spējam to izturēt. Šis, man liekas, lieliski, es esmu novērojis arī uz savas ādas, esmu novērojis gan arī daudziem saviem klientiem tieši tas, ka tā kā kalendārs ir pilns, mēs strādājam daudz, bet visu laiku tā sajūta, ka tu tā kā dzenies pakaļ, ka tavā kontā tā situācija, tu strādā daudz, tu palīdzi daudziem cilvēkiem, tā sajūta ir laba, tas pabaro, kaut ko pabaro, bet tā situācija kontā, viņa neatspoguļo, nevis viņa neatspoguļo, bet viņa vienkārši nav tik optimāli, kā lielākajai daļai gribētos. Un šis bija arī kaut kas, ko mēs arī runājām, kā tādu virstējumu šai tai sarunai, ko mēs nodefinējam, vai tev ir bizness, vai tikai hobijs kaut kādā ziņā.
Un tad jautājums tev, kā tu nodefinētu kā cilvēki, kādi ir tie kritēriji, kā piemēram cilvēks, kurš šobrīd klausās, kā viņš to saprast, vai viņam ir hobijs, vai viņam ir reāls bizness? Biznesā es teiktu, kad ir stratēģija, ka mums ir plāns, kur mēs esam, kur mēs gribam, ka mēs paskatāmies, kā mēs izskatāmies uz kopējā tirgus apjoma, cik mums vispār ir neapzināti klienti, kurus mēs gribam nomedīt par klientiem, ka mums ir tāda izaugsmes stratēģija. Tas ir varbūt mazāk saistīts ar to, ko es gribu, man patīk, strādāšana, work-life balance, jo tas ir vairāk tādā uz mani tendēts, bet ja man ir biznesa, tur joprojām ir ārkārtīgi svarīgi tas, lai tur ir work-life balance, lai ir lietas, kuras man patīk darīt, bet ja mēs bišķiņi atdalam to lomu, es kā īpašnieks biznesa īpašnieks un es kā darbinieks, tad atkal biznesa īpašniekam svarīga ir peļņa, svarīga ir uzņēmuma attīstība, katru gadu audzēt ienākumu līmeni. Un tad mēs pieņemam savādākus lēmumus, ja mēs esam tajā pozīcijā, kas ir tie biznesa īpašnieki. Ja mēs esam tie izpildītāji, tad tur vairāk ir tās emocijas, varu, nevaru, gribu, negribu, kā man šoreiz tik galā, tad mēs skatāmies vairāk caur tādām bišķiņa emocijām, jo biznesā ir ļoti daudz fakti, skaitļi, racionāli lēmumi, un tad, ja mēs esam viens cilvēks abās divās pozīcijās, tad ir ļoti jāskatās, kura mana daļa pieņem šajā brīdī lēmumu, vai tās ir emocijas un nogurums un tas darbinieks, kuru vajag aizsūtīt brīvdienās, vai tas ir biznesa īpašnieks, kurš skatās pēc reāliem pārdošanas vai ieņēmumu faktiem un kaut vai, piemēram, tā pati inflācija. Ja mēs skatāmies no biznesa īpašnieku līmeņa, tad tur vispār nav jautājumu, vai inflācijas gadījumā mums ir jāceļ cenas. Jā, protams, lai biznesa neciest, mums tas ir jādara kaut vai tieši tikpat daudz, cik ir inflācija, tik daudz mums ir jāspēj pacelt. Ja mēs skatāmies no darbinieku pozīcijas, tad tur var, kā būs darīt to, nedarīt, vai to vajadzētu, kā reaģēs klienti. Tad mēs atkal esam, un tad sanāk tāda bišķiņa personība dalīšanās, man liekas. Bet, jā, tā ir. Ja mēs esam mazais uzņēmums, tad diemžēl, bet tā ir. Tad es pareizi sapratu, ka vajadzētu nodalīt šīs te lomas. Teiksim, ja mēs gribam attīstīt to, ko mēs darām kā kārtīgu biznesu, ka vajadzētu tomēr nodalīt to, ka jā, es esmu izpildītājs un es daru, šīs te lietas, bet man ir jāuzvelk arī tā uzņēmuma īpašnieka cepura, un tur ir, citas lietas, par kurām mums būtu jāpadomā. Jā, jo ja mēs, piemēram, strādātu lielā uzņēmumā un mēs dotos pie valdes prezentēt kādu jaunu ideju vai attīstības virzienu, mēs sagatavotu prezentāciju, kas ir balstīta uz faktiem. Tad tur būtu kaut kādas tabuliņas un tāpēc visticamāk tur būtu konkrēti fakti, kurus mēs ejam prezentēt, jo mēs saprotam, ka tas ir tas veids, kā pieņem lēmumu. Tad, kad mēs paši esam tie uzņēmuma īpašnieki, tad dažreiz ir tāds, vai es vispār zinu, vai es par to domāju, un mēs sākam no tāda emocionālā, vai es varu to izdarīt, vai es nevaru, mēs skatāmies tā savādāk. Bet īstenībā jau tā būtība ir tāda pati, tad mēs ejam pie sevis kā pie uzņēmuma īpašnieka, prezentējam faktus, skatāmies, kas šobrīd tirgu notiek, kādi ir reāli mūsu produktu, cik daudz produktu mums ienes, cik daudz man izmaksā. Cik daudz man izmaksā tas mans labākais darbinieks, un ar ko tas mans labākais darbinieks ir aizņemts. Vai viņš ir aizņemts ar procesu darbiem un tikai uztur esošos klientus, kuri sen jau varbūt maksā krietni mazāk naudu nekā vajadzētu. Un varbūt mans esošais darbinieks izraksta rēķinus, sarakstās un atbild uz vieniem tiem pašiem jautājumiem. Sen jau procesus dara, kurus jau sen varēja digitalizēt, automatizēt un vēl kaut ko ar to izdarīt. Vai mans labākais darbinieks šobrīd dara visu iespējamo, lai pienestu uzņēmumam jaunus klientus, strādā ar vērtīgāko produktu attīstību, tātad piesaista vēl biznesu vai piesaista vēl naudu. Un tas arī ļoti daudz parādā, uz ko mums šobrīd vajadzētu fokusēties. Bet ja mēs operējam tādā hobija līmenī, tad jau tur ir īsi, patīk, nepatīk, gribu, negribu, šo te daru, rīt nedaru. Tu minēji vairākas lietas, par kurām vajadzētu padomāt. Mans jautājums konkrēts, lai cilvēkam, kas klausās, lai viņam nebūtu sajūta, ka vajag šito. Ja ir kaut kāda viena lieta, kā es varētu virzīties no šī te hobija līmeņa domāšanas uz šo te biznesa, skatīšanās uz savu biznesu kā reālu biznesu, ja ir kaut kāda viena lieta, kur tu esi novērojis, kas
potenciāli var sniegt vislielāko ieguvumu, kas būtu tā viena lieta, ar kuru vajadzētu sākt, kur es varētu redzēt kaut kādu lielāko rezultātu? Es ieliktu kalendārā saliņu. Reizi mēnesī minimums, ideāls scenārijs ir reizi nedēļā, kur ir veltīta vismaz stunda esošā biznesa analīzē. Tātad, lai mēs saprotam, kur mēs esam, kādi ir ienākumi, kādi ir izdevumi, ko es vispār gribu, kāds ir mans mērķis, kā man tā nauda ir vajadzīga, ja es nopelnīšu to naudu, kur es viņu likšu, ne tikai kā darbiniekam izmaksāšu, un darbinieks nopirks par to māju, arī forši, protams, bet vai es redzu arī, kad mans uzņēmums kaut kur attīstīsies, vai es viņu gribu kaut kur attīstīt. Un kad es izdomāju, vai es šobrīd operēju, man patīk, un es gribu operēt tikai kā mazais uzņēmums, un tas ir pilnīgi ok, tā gribēt. Tad ne visiem uzņēmumiem jāuzaug par 1000 cilvēku kompānijām un jāiet Eiropā, bet ja tā ir tā stratēģija, kuru gribās, bet īstenībā mēs viņai nepievēršam visu laiku uzmanību, un tad tik un tā mums iekšā ir tāda sajūta, ka man potenciāls varētu atļaut vairāk, bet es jau, tad mēs jūtam kaut kur, ka grūst, tad ir svarīgi, kad mēs uzliekam ritam uzņēmumam tos mērķus. Un ja arī mēs gribam būt labākais mazais uzņēmums, piemēram, tad kas man kā uzņēmumam ir svarīgi? Vai es gribu atsauksmes no klientiem, vai es gribu palīdzēt, vai mēs pelnam arī kā uzņēmums naudu, lai varētu atbalstīt kaut ko vai ieviest, vai kas ir vēl kaut kāds virsmērķis bez naudas arī man kā uzņēmumam, ne tikai man kā cilvēkam, bet arī uzņēmumam. Jo tad, kad mēs radām to zīmolu vai to uzņēmumu, viņš jau kaut kādā brīdī sāk bišķiņ tā kā dzīvot arī savu dzīvi, un tad tur arī ir jābūt kaut kādiem konkrētiem mērķiem un tai virzībai un attīstībai, jo arī jau uzņēmums iet cauri dažādiem attīstības un dzīves cikliem, un tad ir svarīgi saprast, kur mēs esam un lai mēs kaut kur neiestrēgstam. Ļoti labi. Tā saliņu, teiksim, rezervēšana, man liekas, ir ļoti, ļoti laba lieta, ko uzreiz var izdarīt un uzreiz var ielikt iekšā. Tā kā paldies tev par šo. Jā, vai ne? Un par ko tur domāt? Tad katrā reizē mēs varam paskatīties no cita aspekta. Vienā reizē par finansēm, otrā reizē par mērķiem, citā par stratēģiju, par personāli. Tā kā, ko tur aizpildīt viennozīmīgi? Bet tad jautājums, kas šajā brīdī ir vissvarīgākais? Vai es kā darbinieks gribu sevi atslogot? Vai man šobrīd lielākā prioritāte ir ienest vairāk naudu? Vai es jūtu, ka no manas klienti dodas projām? Vai kā reiz man ir tik daudz klientu, ka man viņus nav kur likt un man vajadzētu palīdzību? Un tad jau tas, par ko es ikdienā visu laiku cīnos, jau parādīs, kam šobrīd man ir jāpievēršas vairāk uzmanību. Bet svarīgi arī to neuzsaistīt par tādu pilnīgi operatīvo plānošanu sapulci, kad tikai es plānoju savus tūlītējos darbus. Tad ir jāliek vēl viena saliņa, kad es daru šitos darbus un kad ir tā strateģiskā sapulce. Tā kā, man liekas, tad, kad mēs iztēlojamies, ja mēs būtu liels uzņēmums, tad droši vien, ka būtu mēneša sapulce, kur sēž pie vadītāja, stāstu, un mēs kopā domājam, tad arī pret sevi izturēties kā pret to pašu lielo uzņēmumu. Vadītājiem izsūdzēties, ka es esmu pārstrādājies. Jā, vai ne? Protams, un pateikt, es degu ārā, un mans tiešais vadītājs ir kretīns, viņš man visu laiku tikai liek darbus virsū, un nekādā veidā nemotivē, nekādā veidā neslavē. Ja tā ir taisnība, tad šī arī ir tā daļa, kura ir jābūt, ir jāizsaka, un tad es kā uzņēmuma īpašnieks varu padomāt, jā, varbūt tiešām, lai manam labākajam darbiniekam nesāka riepties darbs, un viņš nesāk domāt, varbūt jāmaina un jāiet pie kāda strādāt, varbūt vispār jābrauc, nezinu, uz Taizemi uz gadu, tad ir īstais laiks viņu atslogot. Un tā kā atlaist sevi kaut uz nedēļu, atlaist sevi uz vienu dienu, bet iedot to, kas man ir vajadzīgs, lai es pēc tam varu skatīties atkal no tā biznesa skatu punkta. Viens no labākajām, man liekas, tādām zālēm šim te, tas nevienmēr, bet tām zāles, teiksim, tā sajūtē, ka es degu ārā, ka es nevaru atļauties, teiksim, atvaļinājumu, ka es nevaru aizbraukt, klientu ir daudz, es esmu pārstrādājies. Viens no zālēm, ko es esmu novērojis, ne tikai sev, bet arī citiem, ir savas maksas celšana, cenas celšana. Tas, protams, es gribu pateikt, nevienmēr var palīdzēt, tu vari pacelt maksu un tu vari tik un tā pārstrādāties, bet bieži vien tas ir kaut kas, kas patiešām var palīdzēt. To ir vieglāk pateikt nekā izdarīt, tīpaši tāpēc, ka lielākā daļa, kas šo klausās, tie ir cilvēki, kas palīdz citiem cilvēkiem kaut ko vai nu sasniegt, vai nu izārstēt citreiz, un cilvēki, tie mūsu klienti, viņiem bieži vien ir kaut kāda sāpe. Un teiksim, viens no lielākajiem iebildumiem, ko es esmu dzirdējis pret
savu pakalpojumu vai savu kursu maksas celšanu ir par to, ka jā, bet tad būs cilvēki, kas nevarēs atļauties, es viņiem nevarēšu palīdzēt, un es nevaru celt savu cenu. Un vai tev ir kaut kas, ko tu šiem cilvēkiem vari pateikt? Tad viens, ko tu vari pateikt šiem cilvēkiem, un otrs ir, kā tu skaties uz savus pakalpojumu vai, piemēram, savu produktu, kas ir tieši digitālais produkts, varbūt kurs, cenas celšanu. Kā to darīt un kā to darīt? Viens ir, man šķiet, ir brīnišķīgi, ka mēs gribam palīdzēt cilvēkiem. Tā ir ļoti, ļoti laba lieta un super misija gan cilvēkam, gan uzņēmumam. Tikai jautājums ir, ko man tas maksā un cik ilgi es varu necelt cenu. Cik ilgi es sevi redzu tajā ilgtermiņā, jo izdegusi es nevienam nepalīdzēšu. Tad es varēšu maksāt visu, ko es nopelnīju tam, lai kāds mani pēc tam ārstē un kāds man palīdz. Un no vienas puses forši mēs aprits ekonomiku, viss notiek, viens otram maksājam, bet ja mēs tā nopietni paskatāmies un mēs esam atbildīgi pret savu biznesu, savu ķermeni un savu veselo saprātu, tad ir kaut kāds tas posms, kad mēs jūtam, ka nav īstenībā variantu, mums ir jāpaceļ tā cena vai mums ir jāmazina darba apjoms. Un tad var atkal paskatīties, kas ir tie mazākie darbi, no kuriem mēs esam gatavi atteikties. Jo ir teorija, kas saka, ka, ja man, piemēram, ir 3 produkti, lētākais, vidējais, dārgais, es kancelēju lētāko produktu un pielieku kaut ko dārgāku klāt. Jo iespējams, ka tas lētākais produkts man aizņem ļoti daudz laika, vai man jau pašai varbūt šķiet, ka tas jau vairs nav tādā automātā, bet tāpat laikā, ja tā ir mana kaut kāda tur saziņa ar klientu vai komunikācija, vai vienkārši konsultācija, vai bezmaksas konsultācija, lai saprastu, vai viņš būs mans klients ilgtermiņā, tad varbūt ir tas nākamais produkts, kuram jau vajadzētu būt, kas jau ir, nezinu, tur jau nopietnāka konsultācija maksas, bet tādas bezmaksas vai mazmaksas konsultācijas mēs vienkārši kancelējam, jo mēs viņas vairs paši nevaram atļauties pret sevi. Un otrs, tad mēs pieliekam to dārgāko produktu, kur varbūt gatavojoties vai atverot savu biznesu vai vispār, tā kā sākot, mēs nebijām vēl gatavi. Mums šķita, ka mums līdz tam ir jāizaug. Un mēs pieliekam kaut ko tādu klāt, kas mums arī pašiem tā kā bišķiņ triggerē tādu, bet šitas būtu interesanti, ja es varētu pārdot tik, piemēram, par tādu cenu, vai tik maz strādājot, bet ar tik lielu pievienoto vērtību, vai kad es varētu tikt pie jau nākamā līmeņa vai segmenta cilvēkiem vai klientiem vai uzņēmumiem, kur mums pašiem parādās tāds challenge accepted kaut vai nedaudz, tad ir forši pielikt tādu produktu, lai mums ir viens ir adekvāta sajūta par tiem mazākas maksas tiem produktiem un tāds patīkams, pozitīvs izaicinājums par to, ka ir vēl kaut kas tāds interesants priekšā, par ko man ir vērts pacīnīties vai kur es varētu saņemt lielāku naudu, ja es tagad investēju vairāk savu laiku un enerģiju. Un tā ir viena no stratēģijām, ko varbūt ir vērts apdomāt. Ja mums gribās dot kaut ko bez maksas, tad vai mēs gribam parūpēties par tiem cilvēkiem, kuri nevar atļauties, tad, man liekas, ir vērtīgi nodefinēt, kur tad ir tie cilvēki, kuriem es gribu palīdzēt. Vai kur ir tie cilvēki, kas man visbiežāk triggerē vai kaut kādas emocionālās, tad, ja tas klients pateiks, nezinu, ka es esmu jaunā mamma un man jau ir tur x bērni vai man nav finanses, lai tevi, nezinu, varētu atnākt pie manis, bet man ļoti, ļoti vajag. Un tad ir kaut kāda tās emocionālās pogas, uz kurām var uzspiest, un tad ir tas, jā, labi, es tev atdošu savu stundu. Tas nekas, es gribēju iet sportot, atdošu tev. Varbūt ir kaut kas, ko mēs varam ierakstīt, automatizēt. Tiešām, ja tie paši online kursi, tad varbūt kaut kādu daļu no tiem kursiem mēs esam gatavi uzdāvināt, bet tad dodam bez maksas un nedodam pretī to savu laiku, bet iedodam saturu vērtīgas zināšanas. Un iespējams ar tām zināšanām tas cilvēks atrasinās jau to savu primāro problēmu, un tad, kad būs iespēja, varēs atļauties arī no mums iegādāties tos jau nākamos produktus. Vai arī laimīgs aizies un stāstīs labas atsauksmes par mums, un mums jau dar jebkurš no tiem variantiem. Ja mūsu motīvs ir palīdzēt, mēs būsim palīdzējuši. Un tāpat arī par tiem kursiem, tad kurš ir brīdis, kad celt cenu, tur atkal ir svarīgi, vai tam, kas jau ir nofilmēts, mēs ceļam cenu, vai mēs ceļam cenu tam, ko mēs vēl pieliksim klāt kā bonusu, un tad tas paliek par mūsu lētāku produktu, kurā mēs vairs neinvestējam savu laiku. Tur tā stratēģija droši vien ir individuāli jāskatās, kas ir tas, ko var izdarīt. Piemērs, ko es izdarīju, ir, kad es nevis pacēlu cenu, bet es sāku piedāvāt to kursu, ko es esmu radījusi uzņēmumiem.
Un tur jau vairākas tā kā pieejas, un tas ir atkal iekāpšana tā kā citā bišķiņa segmentā, un es par to kursu, kas man jau ir gatavs, pieliekot kaut ko nedaudz klāt, varu dabūt krietni lielāku summu nekā cīnīties par katru vienu pircēju, kurš iegādāsies to manu kursu. Un tā bija atkal stratēģija, kas bija ļoti loģiska manai izaugsmai. Bet noteikti katram ir jāskatās atkal, kas tad būtu viņam un viņa klientiem visjēgpilnāk. Šis pēdējais, ko tu pieminēji, man ļoti, ļoti, ļoti patīk kā stratēģija. Tieši šī te kaut kāda savu, teiksim, produktu piedāvāšana uzņēmumiem. Un tas ir kaut kas, ko, man liekas, bieži vien cilvēki, protams, ne visās jomās varbūt tas tik loģiski, tik automātiski strādā, bet es zinu, ka tu zini, ka uzņēmumiem ir ļoti daudz dažādas vajadzības un arī varbūt tā, kas mums liekas, uzņēmumu taču nevajag tādu hobiju, kaut kādu līmeņu kursu, bet viņi arī saviem darbiniekiem bieži vien grib iedot kaut ko tādu, kas ir ne tikai produktivitātei un tādām lietām, bet arī kaut ko iedot, pabarot arī dvēseli vai pabarot vienkārši iedot kaut kādu fanu, lai tiem cilvēkiem ir. Un tavs kurs, tavs produkts var to nodrošināt. Un te, man liekas, lieliska stratēģija, ko man vēl viena klienta tagad īsteno, ir tāda, ka taisīt tādu hibrīdu piedāvājumu uzņēmumiem, jo bieži vien ir tā, ka vadot kaut kādas lekcijas vai meistarklases uzņēmumiem, bieži vien, man tā nav jāsaka, bieži vien sanāk atkārtoties. Tu vienkārši ir kaut kādas lietas, kurās ir tā teorija, un tev ir jāizstāsta tā teorija, pirms tu vari bieži vien ķerties klāt kaut kādām problēmu situācijām, kaut kādiem specifiskiem keisiem, un tieši tās problēmu situācijas un tie uzņēmumi, tie specifiskie piemēri ir tas, kur bieži vien mēs kā treneri pievienojam vislielāko vērtību. Un tā teorija, viņa ir vērtīga, bet tas nav tas, kur mēs, un bieži vien sanāk patērēt daudz laika, un tad, teiksim, tas viens veids, kā tu var darīt, ir tas, ka tu vari safilmēt vienu reizi, uztaisīt to teoriju, uztaisīt viņu labā kvalitātē, ar visiem tur slaidiem, visu, kas tev ir nepieciešams, un tad pārdot uzņēmumam tādu tā kā paku, kurā ir iekļauts, tātad šeit būs online kurs, kur jūs darbinieki var nostīties savērtā laikā uz savērtā ierīcē, un viņiem tas ir jāizdara līdz X datumam, kurā mēs tiksimies tur, vēl viņiem varbūt kāds uzdevums jāspild, un X datumā mēs tiekamies uz šo te praktisko workshop, kurā viņi prezentēs savus to izpildītos uzdevumus, mēs risināsim kaut kādas konkrētas situācijas. Uzņēmums ir ieguvējis, jo viņi dabū vairāk kaut kādā ziņā, un viņiem nav jāmenedžē tur kalendāri, lai cilvēki var pievienoties, kas bieži vien ir ļoti grūti. Un tu kā treneris, kā apmācību vadītājs, esi ieguvējis tāpēc, ka tu efektīvāk izmanto savus resursus un vari nopelnīt arī vairāk. Tieši tā, un arī pievienotā vērtība pēc tam ir krietni labāka, jo cilvēkiem jau īstenībā to praksi vajag, jo tās zināšanas, mēs viņus varam izlasīt, mēs viņus varam noklausīties, bet tad, kad mēs pastrādājam kopā, tad, kad mēs papētam, kas mums ir pārliecībās un tiešām arī patrenējamies, tad jau arī nāk tas rezultāts. Un arī darbs paliek interesantāks pašam trenerim, jo, ja mēs 5. un 10. un 20. reizi stāstam vienu un to pašu, tad jau var redzēt tāds, jau kaut kur mēs tā kā bišķi izlaižamies. Un tāpēc man arī ļoti patīk tā pieeja, kad rekord būs teorija noskaties. Protams, izaicinājums ir piedabūt to cilvēku noskatīties, un tāpēc nevar lielus apjomus dot mājās kā mājas uzdevums, jo tam, kā to pats pēdējo reizi pildīja mājas darbs. Un tāpēc tam ir jābūt īsā formātā, un tas, ko tu dari, tas ir vienkārši amazing, kad tu jau zini, kā cilvēki skatās, un kas viņiem der, kas neder, un kad iedod tiešām tos bite-size learning, un tad pēc tam, jau tad, kad mēs esam klātienē un strādājam ar to uzņēmumu, vai pēc tam Zoomā, nav būtiski, tad jau mēs strādājam tiešām ar to praktisko, ar to, ka tas ir pielāgots tam uzņēmumam, un tad tie ir arī, es pieļauju, kad arī citi cipari. Ne tikai manā gadījumā, jo, kā tu teici, šobrīd arī uzvaras gājieni iet well-beings, kas nozīmē, ja tu jebkādā veidā vari izklaidēt, atvieglot tā cilvēku dzīvi, palīdzēt viņam fiziski izkustēties, palīdzēt viņam mentāli justies labāk, sasmīdināt, jebko labsajūtai, kreativitāti atvērt, izklaidēt, tas viss nodara uzņēmumam, jo uzņēmumu darbinieki, viņi ir gan noguruši, viņi arī meklē work-life balansu, viņiem nav laiks dažādām aktivitātēm, kuras vajadzētu, un aizvien vairāk uzņēmumu īpašnieki saprot, ka
un vadītāji, kad ir arī viņiem uzņēmuma un darba laikā ir jāspēj iedot kaut ko no mājas, teiksim tā, kaut ko, kur agrāk varbūt, ja mēs vilkām striktākas līnijas, tagad vairs netiek tik ļoti varbūt vilkts, kad atvieglot tā darbinieka ikdienu, padarīt viņu priecīgāku, lai viņš arī darbā ir gatavs vairāk un produktīvāk strādāt. Un arī tā kā darba devēji šobrīd paņem daļiņu atbildības arī par šo, kad tad izklaidējam vai jebkādā veidā palīdzam un atbalstam savam darbiniekam padarīt dzīvi vieglāk. Jā. Šī bija tēma, ko es neiedomājos, bet tu esi īstais cilvēks, par kuru mēs varētu bišķiņ parakt dziļāk, jo es īstenībā arī maniem klientiem šī ir aktuāls temats. Tātad savu ne tikai kursu, bet bieži vien tas ir cilvēks saka, ok, man ir šis kurs, es viņu pārdodu privātpersonām, kā es viņu varu pārdot uzņēmumiem. Un tev ir, es nezinu, cik gadu pieredze pārdodot apmācības un dažādas kursus uzņēmumiem. Tu esi īstais, man liekas, viens no top cilvēkiem, kam vispār šo varētu jautāt. Tātad jautājums patiešo nāk, teiksim, no maniem klientiem, un es gribētu dzirdēt varbūt kaut kāds pēc iespējas tāds varbūt praktiskāk, kas ir tās lietas, kas ir jāizdara, lai, piemēram, man šobrīd ir kurs, mēs varam nodalīt, ka tas ir, pārsvarā tie cilvēki, man jautā, viņiem ir vairāk tādā well-being, kas ir labbūtība, tātad tur dzīves kvalitātes uzlabošana un tā tālāk, teiksim, tas virziens. Ja man šobrīd ir tāds kurs, kurš labi strādā ar privātpersonu, mēs esam viņu notestējis, viņš viss materiāli, viss ir safilmēts, viņš ir labs. Kas man būtu jādara, lai es varētu sākt viņu piedāvāt uzņēmumiem? Un tas ir galvenais iemesls, ko es uzreiz gribu pateikt, strādāt ar privātpersonām, strādāt ar uzņēmumiem, tur tie cipari ļoti atšķirās. Jā, tā ir. Ļoti atšķirās. Un es pats esmu vadījis ļoti daudz lekcijas, gan publiskās, kas ir privātpersonām, gan ļoti daudz, nezinu, cik pēdējos gadus vadījis lekcijas arī uzņēmumiem. Un patiešām uzņēmumiem, ja tu dari, ja tu piedāvā kvalitīvu produktu un tev ir labas atsauksmes, tad tā var būt ļoti liela daļa no teviem ikmēneša ienākumiem, un tas ir viens no veidiem, ko es redzu, kā nepārstrādāties, bet pelnīt labi. Piekrīt. Un tad, ja tas ir tas virziens, kurā es redzu, ka es varētu doties, man ir šis produkts, kas ir tas, par ko man ir jāpadomā, un kas ir tie pirmie soļi, kas man būtu jāveic? Pirmais, es teiktu, ka 3 konkrēti ieguvumi darbiniekam, kurš to skatīsies, un tad 2 spēcīgi ieguvumi uzņēmumam, kurš pirks savam darbiniekam, ko uzņēmums iegūst no tā, ka darbinieks to ir mācījies. Tad ir jābūt iespējai notestēt, tātad iedot testa pieeju tam, kurš izvēlēsies, vai tas ir HR, vai tas ir pārdošanas vadītājs, vai tas ir uzņēmuma vadītājs, ka viņam ir iespēja paskatīties, kā tas būs. Ir jābūt aprakstam, kas ir ļoti viegli saprotams, un bez tām variācijām var šitā un var tā, un tad vēl mēs varam šito. Neapgrūtiniet. Iedod vienu normālu variantu, kur tev ir pieeja, piemēram, 300 darbiniekiem, 10 darbiniekiem. Tad izdomā pats, kas ir tavs tipiskais vai labākais klients, iedod tādu apjomu, ja vajadzēs koriģēsiet pēc tam, bet tajā brīdī, kad vajag izvēlēties, iedod vienkārši tādu vienu piemēru. Tā. Konkrēts piedāvājums, kā tas izskatīsies. Tam ir jābūt ar aprakstu, vai arī tad mājaslapā ir sadaļa, kur tas ir ļoti vienkārši lakoniski uzrakstīts un ir saprotams, cik tas maksās. Un tad ļoti bieži ir tā, ka gribu nopelnīt daudz, bet negribu paprasīt par daudz, kā man likt, tad būs variācija no cilvēkiem, tad būs variācija no vēl kaut ko. Atvieglot dzīvi, izdomāt ciparu, ar kuru tu būsi apmierināts, ko ir viegli nopirkt uzņēmumam, un sākumā, lai tu dabūtu atsauksmes vispār no uzņēmuma, vienkārši pārdod par konkrētu ciparu un miers. Dabūs atsauksmi, dabūs klientu pieredzi, varēs atkal celt cenu, ja vēlēsies. Tad ir, protams, kad lielākais izaicinājums ir kā to HR pārdošanas vadītāju vai uzņēmuma vadītāju, kā viņu uzrunāt. Un tad ir brutāli vienkārši eju LinkedInā, skatos, kuram uzņēmumam tas varētu būt aktuāli, kuri uzņēmumi šo produktu varētu vispār iegādāties. Vai zinu kādu HR vadītāju, kas strādā starptautiskā uzņēmumā. Ļoti bieži well-beings kā tēma ir tiešām starptautiskiem uzņēmumiem, kuros pašos statūtos jau ir ierakstīts, ka viņi domā par savu darbinieku, kur darbinieks ir centrāls,
kur rūpējās par viņu. Varbūt, ka tā ir tava pirmā un primārā auditorija, pie kuras vērsties. Tad es meklēju variantus sev pazīstamos, ar kuriem es varu iziet, LinkedInā patiešo iziet, vai tad meklēt arī, piemēram, apmācību uzņēmums kā Training Lab. Jā, ļoti labs variants. Uzrakstīt, man ir tāds foršs produkts, vai jūs būtu gatavi piedāvāt to saviem klientiem. Un tad, piemēram, es varu paskatīties no savas puses, vai es zinu uzreiz, kuriem klientiem tas būtu aktuāli, un es varu piedāvāt. Un ja mans klients saka, jā, brīnišķīgi, kur ir sadarbība, procents man, procents jums, un klients ir laimīgs. Un es visticamāk ietu šāda tipa ceļu. Un tad jau pēc tam, ja tur tiešām viss smuk aiziet, tad ar visām reklāmām internetā, lai viegli atrast, un tad jau var iztikt bez starpniekiem un patiešo tad komunicēt. Papildinot to, ko tu teici, es vienkārši varu padalīties no savas pieredzes, tas, kā es darīju, teiksim, pārdodot savas lekcijas uzņēmumiem. Viens ceļš, ko es darīju, bija šīs te LinkedIn ceļš, un te, es nezinu, vai tā stratēģija vēl joprojām strādā, bet LinkedIn piedāvā 1 mēneša prēmijum kontu bez maksas. Es paņēmu to kontu, un es viņu paņēmu tā iemesla dēļ, ka tas ļāva man izmantot vairāk filtrus. Un tas, ko es darīju, es meklēju kaut kāda izmēra uzņēmumus, pārsvarā lielos uzņēmumus, jo zināju, ka viņiem ir parasti lielāks apmācību budžets un tā tālāk, ka viņiem vispār ir tāds apmācību budžets, un es meklēju filtrus, tātad visi cilvēki šajā organizācijā, kuriem ir kaut kas ar HR saistīts. Jo tie zināja, ka tie galvenie cilvēki, kas iegādāsies manas lekcijas, kas bija vairāk tieši saistīts par labbūtību. Un tad es atradu šos cilvēkus, bet viņiem bieži vien citreiz varbūt tur nebija e-pasta rakstīts vai kaut kas tam līdzīgs, un es vienkārši skatos vārds uzvārds. Un tad tas, ko var darīt, ir, internetā var atrast, teiksim, tā organizācija ar lieliem uzņēmumiem, kāds viņiem ir tas, kā var pateikt, e-pasta struktūra, vai viņam ir tikai vārds, vai viņam ir vārds uzvārds un tam līdzīgi. Un es vienkārši sataisīju milzīgu Excel failu, un es visiem šiem cilvēkiem sūtīju, un teiksim, galvenais fokusēju uz tiem iegūmiem, ieliku linku uz atsauksmēm, kuros bija arī, teiksim, citi tāda līmeņa uzņēmumi, tur nezinu, vienalga, vai tur Swedbank vai Madara Cosmetics un tādu lielu uzņēmumu, jo viņi zina, ja viņš ir bijis pie viņiem, tas nozīmē, ka viņš ir legit, ka arī mēs varam uzticēties. Tā bija stratēģija numur 1, kas, strādāja, man liekas, tā kā tas bija daudz darbs, bet strādāja, bet otra stratēģija, ko es no tevis paņēmu, tavs ieteikums, bija piedalīties, tātad saprast, kas man auditorija, tie ir HR cilvēki. Vai ir kāds pasākums, kur visi HR cilvēki ir vienā vietā? Un ir tāda, man liekas, ka varbūt ir vairāk, viena no galvenajām HR konference. Jā, HR Week konference, kas notiek katru gadu, man liekas, jā. Un tu lieliski man atgādināji par to, ka konferences organizētājiem viens no viņu lielākiem izaicinājumiem ir katru gadu atrast interesantus runātājus, kas nerunā par tām pašām tēmām vai nerunā tādā pašā veidā. Un es vienkārši rakstīju e-pastu viņiem organizētājiem, pateicu arī par to tēmu, kur es gribu, kāpēc man liekas tas svarīgi par šo teikt runāts un kāda būs iegūma tiem klausītājiem. Un viņi uzreiz atbildēja, ja es uzreiz sarunājām tikšanos tur ar to lietuvieti, uzreiz sarunāju tikšanos, un viens bija tas, ka es tiku uz to HR weeku, bet viņam tik ļoti patīk, teiksim, tās lietas, par kurām es runāju, kad es tiku arī uz vienu no lielākajām vadītāju konferencēm, kas ir EBIT. Un tas viss bija tikai tāpēc, principā viens e-pasts. Es uzrakstīju vienu e-pastu, satikāmies klātienē, es sev parādīju, un es varēju sevi noprezentēt savai mērķa auditorijai ļoti daudziem, tur auditorijai 500-600 cilvēki, visiem viņiem vienlaicīgi sevi noprezentēt. Un uzreiz pēc tās konferences man bija vairāk uzņēmumu, kas uzreiz rakstīja, klausies, man ļoti patīk tas, ko es gribētu garākā formātā pie mūsu uzņēmumā. Tā kā šis ir, man liekas, ļoti, ļoti tāda laba praktiska stratēģija. Man ļoti patīk tas, ko tu atgādināji, un kas bija pirmā lieta, ko tu teici, domāt par ieguvumiem uzreiz. Tā kā ar ieguvumiem pa priekšu kaut kādā ziņā. Ja es uzreiz komunicēju to vērtību, jo nevienmēr cilvēki saprot, kāpēc tavs tur, nezinu, vienalga, vai tas ir kaut kāds tur jogas kurss, vai kas tāds, kāpēc vispār to vajadzētu, un ar ko viņš atšķirās varbūt no citiem jogas kursiem. Tieši tā. Tā kā šis bija, man liekas, tāds ļoti labs atgādinājums. Galds tā vēl viena lieta, kur daudz klientu slēpjās, kas ir top 500. Un tur arī var paskatīties, kas ir mīlētākie zīmoli, Latvijas zīmoli, starptautiskie.
Un, ja tu esi mīlēts zīmols, nu visticamāk, ka tur ir diezgan labi pret saviem darbiniekiem izturies. Un varbūt, ka tā ir tā primārā auditorija. Tur ir apkopoti IT uzņēmumi, ražošanas uzņēmumi, un tur ir sarakstīns. Un tad paskatīties, kurā sākt ar vienu nozari iespējams. Un tad, tiklīdz kā es dabūju vienu klientu nozarē, man jau ir forši uz ko atsaukties. Tad es medīju pārējos no tās pašas nozares, un tad jau atkal man gan jau rekomendēs, un es varēšu izdomāt par tām blakus nozarēm, tā kā paņemt nākamo nozari, jo tā, man liekas, arī liela problēma ir, ka mēs bieži vien šaujam uz visiem. Tā kā mēs gribam visus nomedīt, mums der visi, ik viens klients, un tad mēs esam tik ārkārtīgi, tādi izplūduši. Nav tā specifika, un ja mēs, atkal, piemēram, tāpat joga, ja mēs varam teikt, ka mēs iedosim pozus, kas palīdzēs tieši sēdošu darbu darītājiem. Un tad mēs varam, varbūt uztaisīt tādu vairāk uz IT jomu vai piemēram, ražošanas darbiniekiem, kuriem ikdienā sanāk ļoti daudz un tā kā paceltās rokas un kur šeit viss saspringst. Tad tas izklausās uzreiz krietni specifiskāk nekā vienkārši joga. Un, jo iespējams, ka tas, kas man ir safilmēts, tur kaut kas no tā dara tieši ražošanas cilvēkiem, tieši tur office cilvēkiem, un kaut kas ir tur pilnīgi visiem. Protams, ka viens var darīt arī otru, bet tāpat laikā, ja es varu parādīt, ka tas speciāli tev atbrīvos, piemēram, tieši šo vietu, kas vistipiskāk ir saspringta tieši ražošanā, piemēram, tad man ir sajūta, ka tas kurs vairs nav, tā kā ikvienam, bet ka tas ir man. Un jo vairāk es varu dabūt to savu īpašo sajūtu, ka priekš manis kaut kas ir pielāgots, jo es atkal esmu noķērusi lielāku pievienoto vērtību un es esmu gatava maksāt par to. Arī uz šo, man liekas, ir vērts dažreiz uzspiest. Ļoti labi. Man liekas, ka tiešām šis ir vērtīga teiksim, vieta, kur mēs novirzījāmies un jā, man ļoti patikās. Tā kā tiešām liels paldies tev. Vēl pāris lietas, kuras man bija pierakstīts, kuras es zinu, ka kaut kāds cilvēks ļoti, ļoti interesē. Tu esi finanšu coach. Un bieži vien, kad mēs domājam par finansēm, mēs esam dzirdējuši, ka tu vajag tādu, katram mums kā personīgi vajag izveidot vairākus tos kontus, ka to naudu vajadzētu nodalīt, tā kā vecā aplokņa sistēma. Kas ir kaut kāda, ja mēs domājam, savs uzņēmums, iespējams, es esmu vienīgais darbinieks, kā vajadzētu skatīties uz uzņēmuma finanšu kaut kādā ziņā plānošanu, jo viena no tām lielākajām problēmām, kas arī ir man bieži vien, tas, kad ir šis ir labie mēneši, sliktie mēneši, kad, tīpaši tā, kad tiek palaists kaut kāds kurs vai kaut kāds produkts, tad ir baigi ļoti liels, uz augšu, un tad pēc tam vēl tā kā ir kaut kāds lielāks klusums un tā tālāk. Kas ir tās lietas, par kurām vajadzētu padomāt, un kas ir tās sistēmas, kuras, tādas pamatlietas, kuras vajadzētu ieviest šiem super, es nezinu, kā tos nosaukt, vienu cilvēku uzņēmumu. Līdzīgi kā es mācu arī privātpersonām, ka vajag vairākus kontus, teikt arī uzņēmumam, noteikti vajag vairākus kontus, jo tajā brīdī, kad ienāk tā nauda, lai mēs varam nolikt uzreiz izaugsmē, jo te ir atkal jautājums, vai es gribu apstāties pie viena kursa, vai man ir lielāks plāns ar nākamo kursu, vai man ir vispār nauda, pa kuru reklamēt. Vai sataisīt kaut kādu tā sistēmu, lai tas kurs ir vēl foršāks un tā kā kvalitatīvāks, vai pielikt kaut ko klāt, vai piefilmēt vēl klāt. Tātad, lai es viņu varētu updatot un pelnīt vairāk, tātad vai man vispār ir nauda attīstībai, lai esošo padarītu foršāku. Un tāpēc tur noteikti ir vajadzīgs konts, kas ir uzņēmuma izaugsmē. Tāpat es noteikti ieteiktu, ka ir konts, kas ir darbinieku izaugsmē, kad es varu parūpēties par to savu darbinieku tajā brīdī, kad es jau degu ārā vai es jūtu, ka es noguršu, kad man ir kaut kas mani motivēs kā darbinieku, vai tās ir mācības, vai tā ir atpūtas brauciens, vai tas ir kaut kas, kā es varu sevi atslogot un kaut kādus darbus un tā kā novirzīt. Man drīz būs arī saruna ar vienu cilvēku, kas ir ārējais asistents, kas, man liekas, ir fantastiski lieta tieši mazajiem uzņēmumiem, kad mums bieži šeit nevaram atļauties, bet rekur ir viens asistents, kuru var šērot 5 cilvēki, un tad varbūt es tur novēršu naudu arī tādam lietam, papildspēkiem, bet to es ņemt laikam droši vien uzņēmumu izaugsmu. Un tad tas, kas ir svarīgi, kad mēs uzliekam arī to uzņēmumu drošības pilvenu, tā kā vismaz sadalām to naudu 3 daļās, kad tas drošības pilvens ir atkal tajos mēnešos, kad viss slikts un nekas nav ienācis, man vienalga ir kaut kādas finanses, pa kurām nosegt tekošos maksājumus, jo kaut kādas varbūt uzņēmuma uzturēšana vienmēr kaut ko maksā.
Protams, kad ja sistēma, ja šobrīd ir tāds mazāks uzņēmums, kuram neienāk tā nauda tik daudz, liekas, kā 3 konti, es tur knapi ar vienu tiek galā. Un tomēr, ja mēs sākam un kaut vai pa 10 eiro ieliekam katrā no tiem kontiem, mēs jau sākam veidot to sistēmu, mēs domājam par to, kā mēs augsim, mēs domājam arī par to savu drošību un par darbinieku izaugsmi, kā rezultātā, vajadzētu būt tā, ka ar laiku mums ir pietiekami daudz, ko tur tajos kontos ielikt. Un tad sanāk, ka vismaz 3 virzieni mums vienmēr ir, mēs esam padomājuši gan par nākotni, gan par to drošību, gan arī par to savu personālī, kas ir varbūt šobrīd es esmu viens, bet arī pēc tam mēs augsim, mēs būsim komanda, kaut kādam teambuildingam, kaut kādam vakariņām, svinībām, jebkam. Un tad vismaz ir kaut kādā tādā balansiņā, man liekas, visas tās galvenās jomas, kas ir uzņēmumā. Un tas, laikam, viens no primāriem, ar ko es ieteiktu sākt. Droši vien nodokļu konts jāuztais arī. Jā. Tas ir atkal tas tu likt pie tā drošības, varbūt, ja var. Man jau bija bail sabiedēt cilvēkus ar to, kad vajag tik daudz kontus. Man pašai ir, kad es nodokļu naudu atlieku malā citā kontā, tāpēc, kad, lai nemaisās tā nauda, jo tā nauda nav mana, bet ja viņa tur stāv, tad man rodas tāda viltus sajūta, ka viss normāli, viss pietiks visam. Ja es viņu noņem malā, tad es redzu kāda reālā situācija, jo nav jau tā, ka nodokļi ir pēkšņi. Mēs zinām, ka viņi būs jāmaksā, un tad labāk skatīties uz bēdīgu esošo situāciju un domāt, kā nopelnīt vairāk, nekā tur dzīvot tādā viltus drošības sajūtā. Tā kā vai tas ir drošības konts un nodokļu konts, vai tad mēs uz to drošības kontu arī skatāmies, ka tās naudas mēs maksāsim arī nodokļus. Tā kā ideālā scenārijā atsevišķi konts nodokļi. Drošības konts, cik lielu un kā skatīties, uz to, jo tā sanāk, kaut kādā ziņā sanāk tā kā bišķiņ tā kā iesaldēt tā naudu, pareizi saprotu, tad kā skatīties un kas ir tie kriteriji, skatoties uz savu kaut kādu, savu mini uzņēmumu naudas plūsmu, kas ir tās lietas, kas ietekmē to, cik lielām šīm drošības kontām būtu jābūt? Tāds minimālais, es teiktu, pa 1 mēneša apmērā vajadzētu. Tur noteikti nevajag glabāt, tur tiešām milzīgi tur uz gadu uz priekšu. Noteikti, ka drīzāk tad mēs, ja mums ir tādas rezerves, tad labāk ieliekam izaugsmē un lai mēs varam pelnīt vēl vairāk, un noteikti, ka mums ir citas tās iespējas. Bet, kad vismaz 1 mēnesis, 1 vai 2 mēneši, teiksim tā, kad mēs redzam, lai mēs esam mierīgāki tajā, ka mums nav jāskrien pēc katra biznesa, bet ka mēs zinām, 2 mēneši man uz priekšu ir darbs, es varu visu nosekt, es varu paņemt kaut kādu izaicinošāku projektu, es varu tagad pastrādāt uz izaugsmi, nekas slikts nenotiks, ja arī man tie mazie klienti atbirs, es vismaz 2 mēnešus tagad zinu, kad es droši varēšu dzīvot, un es strādāju un investēju laiku, lai man atnāktu tie klienti, kas man atnesīs lielāku naudu, tā kā tur, protams, ir ļoti svarīgi arī no tā, cik tas uzņēmuma īpašnieks, cik viņam pašam ir vajadzīga tā emocionālā drošība. Man patīk, ka man ir lielāka emocionālā drošība, tā kā, kad es zinu, ka tā tur nevis tikai 1 mēnesis, bet ka tur ir 3-4 mēneši, kad es zinu, ir droši, es varu pieņemt tā atbildīgāks lēmums, un tad es arī redzu, ka, es varu atļauties palīdzību, vai tas ir ārpakalpojums, vai jau ir tas brīdis, kad es varēšu kompānijai iekšā paņemt kādu darbinieku, jo man ir tā rezervīte, es redzu pāris algas uz priekšu, ko es varēšu izmaksāt. Tā kā tas arī viss ir atkarīgs no tā, cik liels uzņēmums jūs gribat augt un cik nepieciešama jūsu pašu tāda drošības sajūta. Varbūt ir kāds, kurš saka, 1 mēnesis man ir pilnīgi ok. Un šeit vēl, man liekas, vēl viena tāda papildus lieta, kad, ir tīpaši tie, kas taisa kaut kādus kursus, un viņi ir ar kaut kādu periodiski. Tas nozīmē, ka nav visu laiku pieejams, ka viņi visu laiku iegādājas, bet, piemēram, viņš noteikti tur 3 reizes gadā, tad noteikti skatīties, lai pietiek nauda starp šiem kursiem, un vēl papildus, man liekas, tā lieta ir, ka ir kaut kāda sezonalitāte arī pakalpojumu sniedzējiem. Es novēroju to, ka vasaras ir tukšākas. Tādā ziņā cilvēki varbūt nav tik aktīvi gatavi mācīties un gatavi investēties savā attīstībā tik daudz. Un tad atkal, tagad rudenis sākās, un rudenī atkal visi tā kā pamostās un daudz lielāka aktivitāte. Tāpat tās ir jauno gadu, ir daudz lielāka aktivitāte. Bet, kad ieplānot saprast, īpaši pirmajā gadā to grūti saprast, arī man
tagad šim projektam ir apritējis 1 gads, un tagad es jau man bija sajūtas, kāds varētu būt tas cikliskums, un es tagad esmu arī to novērojis. Bet tas ir kaut kas, ko, nezinu, man noteikti, pagājušā gada laikā vajadzēja labāk varbūt saplānot kaut kādas lietas, un ko es redzu, kad lielai daļai man klienti arī, ar ko viņi cīnās, kad kā zina, bet ne līdz galam sanāk, varbūt ieplānot visas šīs te augšas un lejas, kas, arī tev liekas, ka tas ir baigais pārsteigums, bet ja tu tā padomā, tad, tu jau zini. Un arī, ja mēs strādātu pie kāda, mēs zinātu, ka mēs iesim atvaļinājumā. Ja mēs strādājam paši pie sevis, tad jautājums, vai mēs esam ierēķinājuši man labākā darbinieka atvaļinājumu. Un, ja gadījumā šis cilvēks grib aiziet uz mēnesi projām un vasarā tik spoži saulīt spīd un tik forši un gribās pavadīt laiku ar savējiem, lai mēs to varam atļauties, jo tur jau ir tā burvība tajā, ka ja mēs esam paši sev priekšnieki, tad arī justies tā, ka tam ir pievienotā vērtība, es eju kādam prasīt, skatīties varu vai nevajag, nevaru atļauties, bet kā es ieplānoju, kad es jau sāku krāt laicīgi tam, lai es varētu bez raizēm to mēnesi, piemēram, aiziet vasarā atvaļinājumā, es zinu, ka mans uzņēmums no tā necietīs, maksas reklāmas vienalga varbūt bļaustīsies internetā, ka rekur es esmu, rekur manu kursu ņemiet. Bet es īstenībā nedarīšu neko no tādiem procesu darbiem, ka viss ir automatizēts, un es to mēnesī nebēdāšu, pat ja neviens nenopirks. Un ja katrs, kurš nopirks, būs man papildus foršs bonusiņš, un no tā nebūs atkarīga mana izdzīvošana. Un tad spēt arī sakrāt tam savam brīvajam laikam. Tas, ko es gribēju tev, mēs tuvojamies noslēgumam. Un mēs noteikti šī nebūs vienīgā saruna. Es noteikti tev aicināšu vēl. Man tiešām ļoti vērtīgi vienmēr dzirdēt to tavu skatījumu. Un ne tikai skatījumu, bet arī tās praktiskās lietas, kuras tu iesaki darīt. Bet nobeigumā viens tāds jautājums, ko es tev gribēju pajautāt, varbūt tā kā tavi klienti bieži vien ir tie paši cilvēki, kas klausās varbūt šo te, tā kā es teicu, tie ir kaut kādi savu jomu eksperti, kas kapājās. Bieži vien ļoti kapājās, un viņi gribētu arī saņemt atbilstošāk to atalgojumu par to smago darbu, kur viņi veic, to, cik daudziem cilvēkiem viņi palīdz. Un tas, ko es tev gribēju pajautāt, ja tev būtu, nezinu, burvi nūjiņa, un tu varētu viņiem kaut kādā veidā palīdzēt vai kaut kādā veidā ļaut viņiem kaut ko saprast vai kaut ko mainīt, kas varbūt būt tas, ko tu gribētu kaut kādā ziņā palīdzēt šiem cilvēkiem, kas palīdz citiem cilvēkiem? Vai ko tu gribētu, lai viņi apzinās vairāk varbūt? Ko es arī sev droši vien novēlētu vai ik pa laikam atgādinu, kad neiznīcināt to cilvēku, kurš pelna man naudu. Un es viņu regulāri, pat zinot to, cik tas man dārgi maksā, es vienalga regulāri sevi apšaubu, vai saprast, vai tas ir labākais, ko es varētu darīt, varbūt, ka tomēr tie citi ir labāki, nezinu, vai es esmu jau es varu pacelt to cenu, nevaru, varbūt man iziet Eiropā, varbūt vēl neesmu, tur ārā taču ir tik ārprāts, kas tur notiek, un kad tā vietā, lai paskatītos, nevis kā tas darbinieks, bet tas uzņēmuma īpašnieks, kur manam produktam ir jāiet tālāk, mans produkts ir jātīsta. Konkurenti, dara šito, mana stratēģija, tā kā racionalizējot vairāk to visu, mazāk emocijas, vairāk racionālu lēmumu, saprast, šobrīd man ir jāvelta laiks tātad produktu attīstībai, un ja gadījumā mana darbinieka vietā būtu kāds cits cilvēks, es taču viņam sapulcē nečakarētu galvu ar to, ka es nezinu, vai tu esi tiešām tik labs. Vai tev vajadzētu celt to cenu? Bet paskaties, Anniņa nepacēla, bet viņa tomēr kaut kā spēcīgāk. Man liekas, viņai labāk pārdodās. Visticamāk, tā sapulce tādas nebūtu, bet tad, kad tā sapulce ir manā galvā, dažreiz viņa ir tieši tāda. Un, jā. Es varu mierīgi pacelt roku. Manā galvā arī tāds pašs sapulces. Un ieraudzīt to laiku, ko mēs pavadam tajās šaubās par sevi, bailēs, pārdomās, un ja mēs to visu liktu lietā, lai tiešām tas mūsu kurs augtu, attīstītos, lai mēs atrastu to savu klientu, nauda nāktu krietni vieglāk un ātrāk. Ja mēs spētu to bišķiņ atdalīt. Un tāpēc, man liekas, ir forši, kad, piemēram, tas, ka mums ir tāda
brainstorm grupu, kur mēs ik pa laikam saslēdzamies un tāds skats no malas, kad tu atkal esi savā sapulcē aizsēdējies ar visiem saviem tarakāniem un visiem tiem, kuri tev saka ne to, ko vajag, bet meklē to vidi, kur ir līdzīgi domājuši cilvēki, kuri viens otru atbalsta un kuri arī iedod konstruktīvu kritiku, ja tas ir atbilstoši, jo jebkuram produktam ir lietas, kuras var pilnveidot. Bet kuri nevis tā kā norok tevi, bet tieši paceļ vai pagrūž, tu esi jau gatavs vai gatava un tavs produkts jau ir labs un mēģini, jo pieslīpēt mēs varēsim vienmēr. Es, ja godīgi, arī, ja es tā godīgi paskatos uz sevi, vai es kādreiz esmu bijis tā ritīgi apmierināta ar to manu produktu, viņš ir perfekts, tagad viņš ir izcilākais par izcilu. Nē. Es vienmēr atradīšu, kur piekasīties. Tad, ja es sev atļauju piekasīties, tad es atļauju arī viņu sākt tirgot un pieslīpēt un turpināt attīstīties, jo tie produkti jau arī ir augošs organisms un es varu mainīt kursu, es varu pārfilmēt tajā brīdī, bet kāpēc gan to nedarīt par klienta naudu? Lai klients tad samaksā, es piefilmēšu klāt, es viņu pilnveidošu, nevis visu laiku likt to savu naudu, uztaisīt perfektu un tad saprast, nē, bet klientam vajag vēl savādāk. Tā kā dažreiz vajag izmantot vairāk arī klientu naudu un mazāk čakarēt to brīnišķīgo cilvēku, kurš strādā, lai nopelnītu mums naudu. Šis ir lielisks, un cilvēkiem bieži vien liekas, kā es varu tur izmantot to klientu naudu, tā kā izmantot klientu naudu, lai būvētu savu to produktu, bet tas, ko es gribētu teikt, ja tas cilvēks otrā galā, viņš tik un tā jūtās, ka viņš ir ieguvējis, viņš tik un tā iegūst vērtību, kāpēc ne? Tu esi ieguvējis, viņš ir ieguvējis, kāpēc lai to nedarītu? Un šis arī, ja mēs domājam arī uz kaut kādiem, it īpaši mēs domājam uz online kursiem, lielākās investīcijas pašā sākumā izstrādājot produktu, pēc tam tās izmaksas ir ļoti, ļoti, ļoti minimāls, tad ir mainīgās izmaksas uz katru jauno klientu. Un tad mans ieteikums ir tāds, ja tu gribi samazināt savu risku, tad tiešām no sākuma tu vari pat nopārdot šo te produktu un kopā ar klientu, ja jūs abi apzināties, ka tas produkts vēl nav gatavs un ka viņš tagad taps sadarbībā un abiem diviem tas ir ok, tad tu vari radīt to produktu kopā, dabūt feedback no šiem cilvēkiem un pilnveidot viņu. Un pēc tam jau nākamā tu vari pārdot arī dārgāk. Ja man motīvs nav paņemt naudu un aizlaisties, tad viss ir kārtībā. Tad es zinu, kad es palikšu pat tad, ja man pakritizēs, vai klients pateiks, ka vajag kaut ko pilnveidot, es palikšu līdz galam, lai izdomātu. Ja man nestrādās pirmais variants, es izdomāšu C variantu, bet es tur būšu, un man atkal nebūs tā sajūta, ka zeme deg, tāpēc, ka man no mājas izliks, jo es nebūšu samaksājis par kaut ko. Klients samaksāja avanciņu. Pilnīgi ok. Super, Elīna. Tiešām ļoti daudz vērtīgas atziņas, daudz vērtīgas tādas praktiskās lietas. Tas galvenais, ko es no šīs sarunas noteikti paņemšu, vēlreiz tādu atgādinājumu atdalīt sevi no tā biznesa. Jo man arī ir tā tendence vienkārši tā kā saukt kopā, es esmu mans bizness un tas ir tas, kas ved tuvāk kaut kādai izdegšanai un vairāk tādām kaut kādām emocijām, ar kurām bieži vien grūti tikt galā, un tad, man liekas, tiešām tas, ko tu teici, nodalīt, izveidot šīs saliņas, kad ir šī vadības sapulce vai īpašnieku sapulce, kurā skatās uz to biznesu kopumā un nodalīt to, ka tagad es esmu izpildītājs un tagad es esmu vadītājs, un tas nav viens un pats. Ir jāmāk uzlikt šīs divas dažādās cepures. Liels tā paldies par to, ka uzaicināji. Man vienmēr ir prieks tev runāt, jo es ārkārtīgi novērtēju to tavu pasaules skatījumu, to pasaules latiņu, kas ir tavs, kā tu taisi un kā tu dari lietas, un tas vienmēr iedvesmo arī mani. Tā kā ja salīdzinu, tad ir pasaules labākajiem. Tā kā tas ir forši. Paldies. Labi, Elīna. Tas arī viss. Noteikti tiksimies nākamajā sanā. Tā kā čau! Te atkal es ceru, ka tev šī saruna likās tikpat noderīga, kā man pašam. Ja tā bija, tad lūdzu padalies ar to tālāk. Ja tu zini kādu savus jomas ekspertu, coacha vai kursa veidotāju, kurš vēlas attīstīt savu biznesu online virzienā, lūdzu aizsūti viņam vai viņai saiti uz šo sarunu. Tādā veidā tu palīdzēsi gan šim cilvēkam, gan man. Paldies tev un uz tikšanos nākamajā sarunā.